Es tikos ar vienu džeku, kas bija no 90. gadiem. Tāds labs sākums. Jā, labs sākums. Un viņš rītīgi kaulējās gan par cenu, gan par komisiju. Visu, un viņš teica, ka rīt var. Es tur 90. gados tur visiem tā darīju. Man plūst čigāna asinis, es tur kaulēšos. Man tur neinteresē tur tie 5%. Es tur esmu gatavs maksāt 2-3%. Un bija interesanti ar viņu komunicēt, bija interesanti pavērot. Un es vienkārši domāju, tā kā, labi, atceries visu, ko tu esi mācījies, un domāju, man ir jāveido saikne ar viņu un attiecības. Es viņam teicu, es neteikšu vārdu, bet es teicu, ka jā, man arī plūst tieši tās pašas čigāna asinis, esmu tieši tāds pats kā tu, un nezinu, ja mēs neparakstīsim, tad tu pats nepārdosi un varēsi iet tālāk, jo es tiešām zinu, ka kāds cits novērtēs manas kaulēšanas prasmes, visu pārējo. Viņš tāds, labi, un tā sākām vēl tur kaulēties, vēl kaulēties. Viņš saprata, ka šis džeks nav pliku roku ņemams. Un tā jau visticamāk, ka visi citi aģenti tajā brīdī vienkārši noraustītos un teiktu, ka, nezinu, labi, 3% un aiziet.